Labrīt! Šodien ir 5. aprīlis, un es sāku savu raidījumu Pateicība, mīlestība. Patiesa brālība. Patiesa brālība. Mēs nereizi neesam mēģinājuši iederēties ģimenē. Būt draugs starp draugiem, strādnieks starp strādniekiem, derīgs sabiedrības loceklis, derīgs pasaules iedzīvotājs. Mēs vienmēr mēģinājām vai nu uzrāpties pašā kaudzes galā, vai paslēpties zem tās. Tāda egoistiska uzvedība izslēdz līdzvērtīgo attiecību veidošanos ar apkārtējiem cilvēkiem. Tāda egoistiska uzvedība izslēdz līdzvērtīgu attiecību veidošanos starp apkārtējiem cilvēkiem, pasaules iedzīvotājiem. Par patiesu brālību mums bija pārāk vājš priekšstats. Patiesa brālība. Un šodien ir aprīlis, veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju. Tas ir 4. solis. Un ir arī 4. tradīcija. Katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kuras skar citas grupas vai sadraudzību kopumā. Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, par tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem mēs gribam palīdzēt, lai es vienmēr varētu izpildīt tavu gribu. Patiesa brālība. Mēs nereizi neesam mēģinājuši iederēties ģimenē. Būt draugs starp draugiem, strādnieks starp strādniekiem, derīgs sabiedrības loceklis. Mēs vienmēr mēģinājām vai nu uzrāpties pašā kaudzes galā, vai paslēpties zem tās. Tāda egoistiska uzvedība izslēdz līdzvērtīgu attiecību veidošanos ar apkārtējiem cilvēkiem. Par patiesu brālību mums bija pārāk vājš priekšstats. Tas ir mans variants, jo es tik tagad varu mazliet to vārdu mēs izrunāt. Man bija visu laiku es. Un 4. mēnesī ir 4. solis. Tāpēc 4. solī ir jāskaita šādi. Šajā mirklī es esmu gatavs sadzirdēt savu patieso būtību. Es esmu attīstībā esoša garīga būtne. Es esmu attīstībā esoša garīga būtne, kura atrodas mīloša Dieva rokās. Es varu nodalīt to, kas es esmu no tā, ko esmu darījis. Zinot, ka pamazām mans patiesais es atklājas, es esmu mīlošs, prieka pilns un pilnīgs. Patiesa brālība. Šis 4. solī ietverošais vēstījums bija pirmais, kuru dzirdēju skaļi un skaidri. Es arī dzirdēju to skaidri jau 11 gadi. To es veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju. Es tik domāju, kas tas tāds ir pa zvēru. Un šis 4. solī ietvertais vēstījums bija pirmais, kuru dzirdēju skaļi un skaidri. Iepriekš es nebiju dzirdējis savu aprakstu drukātā veidā. Pirms sava rakstura veidošanas sadraudzībā es nezināju nevienu vietu, kur varētu iemācīties, kā kļūt cilvēkam starp cilvēkiem. No pašas pirmās sapulces redzēju cilvēkus, kas vienkārši tādi bija, un vēlējos to, kas bija viņiem.
Viens no iemesliem, kāpēc šodien esmu laimīgs, skaidrā dzīvojošs alkoholiķis, ir tas, ka es mācos šo vissvarīgāko mācību. Un tāpēc es vēl varu teikt. Vienkārši es sapratu, ja jau šito ir uzrakstījis cilvēks, viņu drīkst arī bišķīt pārveidot. Un es saku, pasaules radītāji, šodien ir tieši lieldienas, pasaules un lieldienu radītāji. Tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu un būt noderīgam, kurš mani kavē būt noderīgam tev un mūsu biedriem. Dod man spēku, izejot no šejienes, tavu gribu izpildīt. Āmen. Es domāju, ka 4. solis ir, es viņu tā veicu, jo es jau 10 gadi atpakaļ nezināju, ka ir tev kādas jūtas, tur rakstīts, kā tu jūties. Piemēram, šobrīd es zinu, es jūtos pateicīgs un mīlošs, mazliet esmu saniknots, jo domstarpības man ir ar apkārtējiem cilvēkiem. Bet īstenībā pat, mazliet bailīgs esmu. Es vienmēr esmu bailīgs. Bet tagad es to zinu, kā es jūtos. Piemēram, kad es veicu savu bezbailīgu inventarizāciju, tur ir rakstīts, kā tu jūties. Es taču nezinu. Un es rakstīju uz papīriem, uz A4 formātiem, kas man tāds galvā bija. Ar brāli, ar mammu, ar tēti. Man bija vai ar kādu darba devēju. Un es to izrakstīju uz papīra. Un pēc 4. labāk ir 3. solis. 3. solis bija martā, kamēr es biju psihiatriskajā slimnīcā. Maz paskaitīju. 3. soli ir tā. Nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs viņam sapratām. Un es viņam teicu, kamēr es biju psihienē, es viņam tā neteicu, tāpēc, kad man bija lielas bailes ļoti. Tad es teicu, Dievs, dod man dvēseles mieru, pieņem to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Ne mana, bet tava griba, lai notiek. Bet, kad ir patiesa brālība, mēs nereizi neesam mēģinājuši iederēties ģimenē, būt draugs starp draugiem, strādnieks starp strādniekiem, derīgs sabiedrības loceklis. Mēs vienmēr mēģinājām vai nu uzrāpties pašā kaudzes galā, vai paslēpties zem tās. Tāda egoistiska uzvedība izslēdz līdzvērtīgu attiecību veidošanos ar apkārtējiem cilvēkiem. Par patiesu brālību mums bija pārāk vājš priekšstats. Šajā mirklī es skaitu šādu lūgsnu. Rakstīts ir 4. soļa lūgsna. Šajā mirklī es esmu gatavs sadzirdēt savu patieso būtību. Es esmu attīstībā augoša garīga būtne, kura atrodas mīloša Dieva rokās. Es varu nodalīt to, kas es esmu, no tā, ko esmu darījis. Zinot, ka pamazām mans patiesais es atklājas, es esmu mīlošs, priekapilns un pilnīgs. Un šajā mirklī es varu izvēlēties savu augstāko spēku. Es varu nolikt malā savus vecos un nepatiesos uzskatus par sevi un būt tas, kas es esmu, Dieva bērns. Es sev atgādinu, ka ticība augstākajam spēkam kļūst par ticību, kas mājojas manī, un ka mana atvesaļošanās sakņojas tajā, ka esmu patiess pret sevi un savu augstāko spēku. Sveiciens Vītai, sveiciens no pirmā apļa slēptā
Paldies!